Ja jūs vēlaties dzīvot vienā dzīvoklī un īrēt vairākas personas, tad ir divi varianti. Viens labais variants ir tas, ka jūs arī izīrētājiem par to informējat. Un šeit īres līgumu var slēgt, piemēram, visi, ja piekrīt izīrētājs, vai slēdz viens no draugiem šo te dzīvokli un ieraksta līgumā, kad jūs esat solidāri visi atbildīgi. Proti tajā gadījumā, ja un pieraksta šīs te personas, kas ir arī iemītnieki dzīvoklī, un proti, ja tur kāds, piemēram, no jūsu draugiem nemaksā, tad izīrētājs drīkst piedzīt no jebkura no draugiem šo te īres maksu, un tālāk, ja jūs tiekat paši savā skaidrībā. Ja jūs neesat īpašniekam ziņojuši par to, ka jūs apmetīsieties vairāki šajā dzīvoklī, tad saskaņā ar dzīvojamo telpu īres līgumu līgums var tikt izbeigts no izīrētāja puses, jo viņš nav informēts par dzīvoklī iemitinātām personām.